Mani sauc Maruta Šulca. Pa šo laiku esmu iegūsi geštalta terapeita certifikātu un kā terapeits vēlos iestāties Latvijas geštalta terapijas asociācijā, kā arī Eiropas geštalta terapijas asociācijā par biedru. Tāpēc šodien vēlos parunāt par Eiropas geštalta terapijas asociāciju. EGTA dibināta 85. gada maijā Vācijā ar mērķi apvienot Eiropas individuālos geštalta terapeitus, mācību iestādes, kā arī valstu asociācijas, ar nolūku popularizēt geštalta terapiju Eiropā. Šobrīd Eiropas asociācijā apvienojušies vairāk nekā 1000 biedru, kas ir gan organizācijas, gan individuālas personas, gan asociācijas no 24 valstīm. Tajā skaitā arī Latvijas. EGTA prezidente šobrīd ir Polijas geštalta terapeite Renata Mizerska. Šodien uz sarunu es aicinu Annu Lieckalniņu, kura jau 2 gadus ir Latvijas geštalta terapijas asociācijas pārstāve Eiropā un turpmākos 2 gadus turpinās šo darbiņu darīt. Un šodien mēs aprunāsimies par aktuālo Eiropas geštalta terapijas asociācijā un par nākotnes vīziju. Forši, man prieks tevi redzēt. Šodien ļoti vēlos ar tevi parunāt par Eiropas geštalta terapijas asociāciju, par to arī, ko tu tur dari un vēl par visādām interesantām lietām, kas notiek tavā dzīvē un arī geštalta terapijas sabiedrībā, vidē. Burtiski pirms 2 nedēļām notika Latvijas geštalta terapijas asociācijas valdes pārvēlēšana, kur tevi atkal uz 2 gadiem ievēlēja pārstāvēt mūsu asociāciju Eiropā. Kā tu jūties par šo te notikumu? Protams, ka es priecājos. 2 gadi šajā postenī, teiksim tā, ja, paskrēja ļoti ātri. Un, godīgi sakot, būtu muļķīgi, ja mani nepārvēlētu. Tāpēc, ka šī asociācija ir tik liela, ka paiet labs laiks, kamēr tu vispār saproti, kas tas ir, kā tas darbojās, kamēr tu nodibini kontaktus ar cilvēkiem. Lielās sapulces ir 2 reizes gadā, ja, un tad kamēr tu vispār tajā sistēmā ieej. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu esi nodibinājis kaut kādus personīgos kontaktus, jo tikai caur personīgiem kontaktiem patiesībā arī viss dzīvē notiek. Ja. Un Eiropā ir tā, ka ja tu iestartē kādā postenī, tad minimums tie ir 3 gadi un maksimums tie ir 9 gadi. Tā kā šie 2 gadi ir tāda kaut kāda tradīcija, kas ir mums Latvijā, un katram ir tiesības, protams, izveidot savu tradīciju, bet ja mani šobrīd nomainītu, tad, godīgi sakot, tie būtu 2, ne gluži zemē nomesti gadi, bet man nākamo noteikti vajadzētu ievadīt, braukt līdzi, stāstīt, rādīt. Tās ir tāds reāls iestrādnes, kuras tiek veikti. Lai vispār tu saproti, kas tas tāds ir, tāpēc, ka ļoti daudz terapeiti ir mūsu vietējā asociācijā, vai ir gan vietējā, gan Eiropas asociācijā. Tāpēc, ka tā ir jādara. Ja? Tur biedru naudu samaksā, īsti nav skaidrs par ko, ja? Bet tagad tur darbojoties, es saprotu šo sistēmu, kāpēc vispār tas notiek, kāpēc mēs vispār maksājam kaut kādas biedru naudas un kāpēc ir svarīga asociācija. Jā, un varbūt tu vari pastāstīt, ko mums pašai asociācijai, Latvijas geštalta terapijas asociācijai dod tas, ka mēs esam Eiropas geštalta terapijas asociācijā. Es domāju, varbūt gan kā asociācijai, gan individuāli, varbūt katram geštalta terapeitam, kāds ir iegūms no tā. Tad bišķiņ jāatkāpjās ir pēc tā, ka Eiropas asociācijai šobrīd ir arī tāds laiks, kad viņi maina savu darbības virzību, jo, kā tu pateici, 85. gadā, ja, bija dibināta Eiropas geštalta asociācija, tātad visu šo te laiku rēķini 43 gadi, gandrīz 40, ja? Tā 37 gadus, viņi bija strādājuši uz to, lai geštalts kļūtu populārs, ja? Zin, tādi sūtņi tur brauc un sāk pasniegt un šo te kultūru un tradīciju ienes iekšā. Un šobrīd ir atkal otrs bums, kad ir tāds sprādziens, ka ir ļoti daudz jaunu pienākušo biedru, kad šī te asociācija beidzot ir izaugusi tik liela, kad jau ir pilnīgi citi uzdevumi, ja? Nevis izplatīt
Bet kā ar šito visu tikt galā, kā organizēt, ir jauni jautājumi, kuri ir jāatrisina tā skaitā, piemēram, par akreditāciju, tā skaitā par jaunu biedru uzņemšanu, un asociācija sastopās ar ļoti, tādiem nebijušiem līdz šim jautājumiem. Un mūsu asociācijai pirmkārtām ir vērts tur būt, tu esi atzīts, tu esi kaut kādā sistēmā iekšā, tu neesi vienkārši lidojoši kaut kur pa gaisu un dari, ko tu gribi. Tas ir kā garants gan tev, tas ir gan kā terapētam drošības sala, gan arī klientiem, ja, ka tu esi kaut kādā struktūrā. Kā arī šobrīd ir ļoti skaisti projekti par pētījumiem, ja? Un tas ir tas lielais, es saku tāds baigais kūliens Eiropas asociācijā ir šobrīd, ir jauni cilvēki klāt, jauns redzējums, kā strādāt, kā būt, un mēs ejam laikam līdz, tā skaitā arī mājaslaps izstrāde, un tā skaitā arī pētījumi. Un projekts ir tāds, redz, ja mēs esam vienkārši Latvijā, mēs tā īsti nezinām, jā, kā iet citur pasaulē, ar ko citi terapeiti geštalti sastopās, ja? Un ļoti būtiska lieta ir tāda, ka šobrīd notiek gan pētījumi, gan studentu pētījumi, gan terapeitu aptaujas, lai mēs saprotam, ka mēs esam visi tādā kopīgā saimē, ja, kā mēs, tādas praktiskas lietas, kā mēs darbojamies. Un tiek veidots buklets ar pētījumu konkrētiem sarakstiem, kas būs izsūtīts pa visām asociācijām, kas mums kā profesionāļiem palīdz sevi aizstāvēt profesionālajā tirgu, ja? Ka mēs varam sevi pierādīt. Tādas labas lietas, kas mums palīdz profesionāli. Tad no tava teiktā sanāk tā, ka pētījuma psihoterapijā kļūst ļoti populāra tēma. Jā, nav variantu, tāpēc, ka to, tā teikt, piespiež šobrīd esošā sistēma, jo ir sevi jāpierāda. Un kāpēc sevi ir jāpierāda? Tāpēc, ka Eiropa mainās, visi kļūst strikti, visi skatās, ka tik tu neesi kaut kāds tur šarlatāns un ar ko tu te nodarbojies, un līdz ar to arī... Mums jāparāda, ka mēs spējam iedziļināties kaut kādās tēmās un izpētīt un pierādīt kaut ko. Un klausies, kā Eiropas geštalta terapijas asociācija atbalsta un kā veicina pētījumus dažādās valstīs? Ir daudz valstis, un mēs esam vienojušies Eiropas asociācijā. Un Eiropas asociācijā var darboties, pieteikt savu kandidatūru jebkurš, kurš ir geštalta terapeits. Tiešām jebkurš? Tur ir kaut kādas prasības? Nē, tev nav nekāda prasība, tāpēc, ka tas ir tavs brīvais laiks. Tev neviens par to nemaksā. Bet man ir jābūt certifikātam, ka es esmu geštalta terapeits. Protams. Ja tu esi geštalta terapeits, tu vari startēt un sākt darboties komitejās. Ja? Jo tas ir tiešām darbs, un tas paņem tavu laiku, tas paņem tavus resursus, tas ir brīvprātīgs darbs. Tad viņi uzņem tur visus brīvprātīgos Nav geštalta tā, terapeitus. ka visus uzņem. Tur ir zināma tāda pēctecība, kas tiek nodot. Piemēram, tagad bija komitejās pārvēlēšana, teiksim, tie, kas ir grandi, kur ir 9 gadus darbojušies, un ļoti labi izprot, tā skaitā arī pētniecības komitejā. Šobrīd liels uzsvars tiek likts uz pētniecību. Bija arī atvēlēts atsevišķi budžetā vieta, par šiem te pētniecību. Par to mēs jau tur diskutējām, kā tas ir, kad ir atsevišķi un tad tur. Jo pa šiem 37 gadiem tur ir izveidojusies sistēma, kā šī asociācija strādā, kā tiek sadalīts budžets, kaut kāda sistēma, ja? Un arī tas īstenībā, kamēr tu to tā kā jaunpienācējs saproti vispār, kas te notiek, tam paiet laiks. Un tāpēc ir labi no sākuma klausīties, iepazīties, dzirdēt, un tad vispār sākt kaut ko runāt. Jo, ja tu uzreiz sāc runāt un uzstāties, visticamāk iebrauks audzās. Ja? Ja tev būtu iespēja, tagad tev būtu budžets, iedots kādu tēmu psihoterapijā pētīt, ko tu pētītu? Es pētītu garīgumu saikni ar psihoterapiju. Tāpēc, ka par to arī runāja Eiropā, kur tas ir pazudis, vai šodien tas ir izslēgts, vai mēs izliekamies, kad garīgums neeksistē. Ja?
Tādas dziļākas, garīgākas tēmas, kas, man liekas, ir diezgan grūti izpētāmas. Droši vien pētījums kā pētījums to var izpētīt, uzdodot jautājumus, prasot, jo tas būtu man interesanti, tāpēc, ka es pat esmu teologs, un man šīs reliģijas lietas ir vienmēr bijušas tuvas, un tas arī ir mans ceļš, kādu es eju. Ja? Es, teiksim, savu praksi nevaru iedomāties absolūti atrautu bez tādām tēmām. Un šajos 2 gados, kas tev tagad būs jādarbojās tālāk, kā tu redzi to izaugsmi Latvijas Geštaltterapijas asociācijā saistībā ar Eiropas? Zin kā, ņemot vērā, kad ir šis jaunais tāds kūlenis, ir ļoti aktīvs darbs šobrīd notiek saucamies nacionālās asociāciju pārstāvi tiekās reizi mēnesī, jo ļoti aktīvi notiek dažādi notikumi, tā skaitā cīņa par varu, ja, kur geštalts dažās valstīs grib cīnīties, kāds ir vispār brīvdomātais un saka, ka Nīderlandē mums nevajag cīnīties ne par ko, mums tāpat ir viss labi. Ja. Zini, tādi reāli praktiskās lietas droši vien ir tas, kas ļoti ātri ir realizējams, ko mēs jau arī realizējam. Mēs aicinām no Eiropas dažādas meistarklases, ja, ka pie mums brauc treneri, psihoterapeiti, un mums ir 3 dienu semināri. Ja. Un jo vairāk tu tur esi, jo tu vairāk dzirdi, saproti, kas notiek, jo vairāk tev rodās kontakti, kāds pats piesakās braukt. Ja, šobrīd mums ir iecerēti, tad redzēs, kā Dana izdomās Lukševica. Jaunā valdes priekšsēdētāja. Jaunā valdes priekšsēdētāja, tāds varbūt no Nīderlandes aicināsim. Mums, protams, ka latviešiem un gruzīniem ir vienmēr bijusi mīlestība, ja, un tas pats notiek arī Eiropas asociācijā, jo mums ir gruzīni brīnišķīgs pāris tur, un agrāk vai vēlāk sanāk, ka mēs arī kopā tur visu kaut ko varam pārunāt, ja, un tad gruzīni arī labprāt, bet mēs viņus labprāt arī uzaicināt, jo šeit ir arī jautājums par valodu. Ar tulku mēs taisam angļu valodā seminārus ar tulkojumu latviešu valodā, un tomēr latviešu publika ir arī pieradusi krieviski runāt un gruzīni runā krieviski. Līdz ar to mums tas seminārs varbūt ir ātrāks bez tulka. Tu minēji, ka esi beigusi teologus Latvijas universitātē un esi iegūsi maģistra grādu. Kā tas nācās, ka tālāk tavs ceļš virzījās geštaltterapijas virzienā? Īstenībā es aizgāju teoloģiju mācīties vispirms uz maģistriem un pirms tam es pati biju sākusi iet pie geštaltterapeits. Un man patika šī te pieeja, man ļoti patika. Kā ar tevi strādāja, ja? Kā ar man strādāja, jā. Man likās, ka tas ir, man tāds slēdzinājums bija, ka geštalts tā kā tāds melns kaķis, viņš tev skatās, tā tausta, un tad caps noķer, ja? Man praktiski tas patika. Un tad es aizgāju vienkārši paralēli geštaltu mācīties, jo es domāju, šito pēc kalendāra es varu vēl paspēt. Un īstenībā teoloģijas būtu gājis mācīties jau pēc vidusskolas, bet tas bija kaut kas tik jocīgs, ko neviens manā vecumā tad nedarīja. Un tā kā es negribēju būt pavisam jocīgi, tad es meklēju kaut kādas citas alternatīvas. Un tad vēlāk es sadūšojos un domāju, ka es gribu studēt to, kas man tiešām interesē, un tās ir bijuši vienmēr reliģijas, kopš bērnības. Es esmu pavisam grāmatām tur ķiņķelējusies un skatījusies ilustrācijas. Un man vienkārši ir interesējis, ja? Kāda ir kristietība, kāds ir hinduisms, kāds ir islāms, kāds ir budisms, kāda ir latviešu reliģija, kas ir šīs te reliģijas. Man vienmēr ir ļoti gribējies izzināt. Kā tu apvieno savā geštaltterapijas praksē šīs te zināšanas un terapeitiskās zināšanas? Ir baigi interesanti, ka esot teologam maģistram, tā ir viena no 5 tām, kā saka, novirzieniem, jā, vai kāpēc tu vari būt oficiāli šodien arī psihoterapeits Latvijā. Tātad tur ir kaut kāds pamats, un tas pamats droši vien ir par tādu skatījumu, jo tas nav, redz, teoloģija, tu diplomu iegūsti teoloģijā un reliģija zinātnē. Tad teoloģija droši vien būs vairāk tas veids, kā tu redzi pasauli, ka tu spēj tā kā arī konstruktīvi domāt droši vien, ja? Kaut kā tā. Un es eju arī savu tādu garīgo attīstību, savu ceļu,
Un man kaut kā, man liekas, savijas tas viss praksē. Nu, mēs katrs tomēr esam unikāls, vai ne? Nu, teiksim, tur ar savu vai ne pievienoto vērtību, un tas tad man... Tava unikalitāte varbūt kā terapeitam arī ir tas, ka tev ir pamatizglītība teoloģijā. Jā, man ir, bet es zinu, ka ļoti daudz cilvēku ir ticībā, pat bez teoloģijas, ja? Un tik un tā tas ievijās tavā praksē, ka tu agrāk vai vēlāk, ja ir tāda piemērota situācija, zinu, ka cilvēki par to runā vienkārši, kaut vai par kaut kādām vērtībām. Jā, tā ir viena no vērtībām noteikti daudziem. Kāda tava ticība ir, Anna? Man pilnīgi zosādi uzskrēja. Zini, tas ir atsevišķi un ļoti garš stāsts. Es esmu kopš bērnības ļoti daudz. Man ir ļoti simpatizējis Jēzus. Un, lai gan man ir apkārt ģimene bijusi tāda, kas noliedz. Ja, es, teiksim, maģistra darbu uzrakstīju par latviešu dievturību, ja, kas ir pagāniskā kultūra, kas arī ir ļoti skaista. Tad man ir ļoti paveicies, jo es negaidīti satiku savu guru pirms jau gandrīz 1,5 gada, un es nekad nezināju, Latvieti? Nē, viņš ir no Maurīcijas. Un es nekad nezināju, ka man varētu būt guru. Bet, tas kā skolotājs. Jā, tas ir tā, tur ir milzīgs tāda ceļš, ja, pirmkārtām, kā tu viņu satiec, un kā viņš izmaina tavu dzīvi. Ja, Viņam ir kaut kāda konkrēta ticība? Vai... Jā, viņa ir hinduismu pārstāvi. Tad tu vairāk esi zini, kā... kristietis, hinduists vai no visa padruskai? Zini, es tev kā teologs varētu ļoti nolasīt lekciju, kāpēc... Ka tā nevar dalīt? Nē, pilnīgi otrādāt, kad ekumenisms nevar pastāvēt, tas tad, kad visi kopā draudzējās un tā tālāk. Es tev varētu nolasīt lekciju, kāpēc kristietība nekad nestiksies ar budismu, kāpēc ar hinduismu. Bet ar sirdi un dvēseli, jā, ir tā, ka tie ir vienkārši dažādi veidi, kā cilvēks ir tiekusies pēc kaut kā augstāk. Ja? Un tad šis skolotājs ir tajā, kad tas viss ir viens. Un līdz ar to hinduisms ir vecākā reliģija, kas ir uz zemes. Un pēc tam ir noticis dažādi vēstures posmi, nākuši dažādi, teiksim, dieva inkarnācijas, ja, dieva bērni, un esuši, teiksim, to vēsti uz priekšu. Tas ir tāds jauns posms, kur es izbaudu. Un es nevaru teikt, ka es esmu hinduismā. Priekš manis tas ir tāds šobrīd ļoti... Jā, es to nevaru apgalvot. Kā tu to integrē savā darbā? Vai nav starp šīm te lomām kādi konflikti? Es domāju, lomām geštaltterapeits un ne gluži mācītājs, bet sava filozofija. Kā tas tavā darbā ar klientiem strādā? Paldies tev par šo jautājumu, jo viņš ir bijis diezgan aktuāls man labu laiku, jo it īpaši tad, kad es mācījos vienlaicīgi teoloģijas fakultātē un geštalt, ja, tad likās, ka tās divas nesavienojamas lietas, un bija dažreiz grūti. Un tad bija kaut kādi mirkļi, ja, kur šīs te lietas novirzieni viņas attiekās. Un tā kā manas mācības ir jau gadus aiz muguras, tad manī nav šis konflikts vairāk. Kaut kā es esmu atradusi to harmoniju tajā. Ar klientiem ir klienti, kuriem šīs tēmas, viņas nav interesants, bet zin kā pie katra atnāk tas cilvēks, kuram ir pie tevis jāatnāk. Un ja viņš ir pie manis atnācis, tad ir bieži vien tā, kad skatās, mēs runājam par citām lietām, bet skatās un domā, bet tur ir vēl kaut kas. Kas tev tur ir? Nu, pastāsti par to, vai ne? Un tad tev droši vien kā tam terapeitam ir jāapzinās, kas ir labākais, ar ko tu vari šobrīd padalīties. Jo, piemēram, man ir klienti, kas ir absolūti noliedzoši. Un mēs neaiztiekam to. Okay.
es jau neesmu reliģijas sludinātājs. Ja? Tas ir mans ceļš, kādu es viņēju, un tas ir mana harmonija, kādu es viņu sevī sastopu. Un jāsaka, ka viņa ir aizvien lielāka un dziļāka. Nu, tā. Jā, es klausos tevī un pilnīgi, zin, tāds tā kā miers ielīst kaut kur arī man iekšēji, jo man liekas, ka tas viss ir tā kā tāds, nu kā, tāds holistisks, kas tevī ir, kas tevi ir izveidojis, un ar to tu esi tādā lielā mierā. Es šeit nedzirdu nekādus konfliktus starp kaut kādām lomām. Nē. Es redzu un dzirdu tādu pieņemšanu, sirsnību un kaut kādu tādu siltu enerģiju. Man tik mīļi to dzirdēt. Paldies man pat zosādi. Bet es saprotu to jautājumu, jo tiešām no sākuma tas bija. Nu, jo arī es kā students, es zinu, ka mēs no teoloģijas fakultātes braucām uz Zviedriju. Un mēs skatāmies, kā Luterāņu baznīca darbojās. Un mēs uz mēnesi tur braucam. Un es tajā laikā eju uz sporta zāli. Nu, es vienmēr esmu gājusi trenažieru zāli. Un man tagad, es domāju, bet vai ticīgs cilvēks vispār, nu, vai es negrēkoju ejot uz sporta zāli? Nu, kaut kāda vispār stulbas, tādas domas galvā, bet viņas bija. Un mēs aizbraucam uz to Zviedriju, un mūs sagaida mācītājs, studentu mācītājs, kuram pieder vairākas sporta zāles, un kurš ir reāls kultūrists. Un mēs pie viņa braucam uz mājām, un studēju, un pārunājam Bībeles kaut kādus pantus, ja? Un, saprot, tā dzīve ir pārsteiguma pilna, bet es domāju, kādās slazdos es esmu bijusi, ja? Un ir šis te rīvēšanās periods bijis, bet tiešām šobrīd ir tā, ka tā kā tu man arī komplimentēji īstenībā, es jūtos, jā, tajā visā kopumā mierīgā un ir ok. Bet līdz tam, lai būtu tāda pieņemšana pašam ar sevi, ir daudzas tādas iekšējas cīņas arī bijušas loģiski. Un noteikti daudz stundas terapijā. Nu, noteikti. Kā klients. Jā, bet šito es, bet zini, redzi, par reliģiju es neesmu terapijā bijusi. Man nav bijis, jā. Es to esi nevienu jautājumu risinājusi, kas ir grēks, vai tu grēko, kā tu to jūties, tad individuālajā terapijā nepacēl šīs tēmas. Nē, man ir bijuši daudz citu aktuālāku tēmu, ko es esmu cēlus. Tad jā, tu pieminēji mācītāju, kultūristu, sportistu. Šeit ir tāda stereotipiska kaut kāda redzējums, ja? Un tāpat arī īstenībā skatoties uz tevi, tu esi tāda ļoti skaista, spilgta sieviete manā skatījumā, un es domāju daudzu citu skatītāju skatījumā. Tur arī ir kaut kāds tāds stereotips, geštaltterapeite, teoloģija un arī tie pašā laikā skaista sieviete. Kā tu ar to sadzīvo? Vai tev ir bijušas, problēmas šajā sakarā? Man ir bijušas problēmas. Ar klientiem pieņemsim. Man ir bijušas problēmas, un īstenībā tā tikšanās, paldies tev pirmkārt par komplimentiem, jā, tu zini, kad es tev arī uzskatu, un tu arī esi ļoti skaista. Īstenībā šī tikšanās ar šo te kultūristu mācītāju, viņa tiešām bija daudz dziedinošāka priekš manis, nekā es no sākuma varbūt sapratu, ja, ka tas nav tikai par sporta zāli, bet tas ir patiešām par kaut kādiem tādiem muļķīgiem stereotipiem, jo, teiksim, Zviedrijā sievietes luterāns mācītājs ir kaut kādi 50%. Ja? Un, piemēram, mēs braucām skatīties bēres, kā viņi tur tad apbērē to ceremoniju, un tur bija meitene. Nu, viņai bija kaut kādi 24 gadi, varbūt tās, kur viņai izdzīta te galva, īsi mati, kaut kādi tur piercingi, ja? Bet viņi ir mācītāji. Un tad ir jautājums par mums, kas tie par tādiem stereotipiem. Man vēl nāk līdzi, protams, tas ceļš, tāpēc, ka es esmu bijusi televīzijā un vadījusi raidījumus, un tad liekas, kā tu tagad varbūt, kāds tu te terapēts vai ko. Jā, kā tev ar šo ir? Vai tu esi saskārusies terapijā, ka klienti skatās uz tevi aizdomīgi? Es esmu saskārusies terapijā ar to, ja jau viņš ir atnācis klients, viņš ir manējais, ja? Bet es esmu saskārusies to, kad atverās durvis pēc rekomendācijas, ienāk iekšā skaista sieviete un saka, es būtu zinājis, ka tā esat jūs, nebūtu nākusi, jūs noteikti esat ļoti, ļoti aizņemta.
Un es sēžu, bet es šeit esmu atnākusi. Un es esmu tik daudz gadus mācījusies, lai to darītu. Tas ir stāsts par to, ka kāda sieviete nākot pie tevis var arī sajusties pat vēl vairāk mazvērtīga, ja viņai ir kaut kādi jau kompleksi par savu ārējo izskatu vai par savu nodarbošanos. Tu esi visur, tu esi tāda redzama. Viņa tur iekšēji var būt mazvērtīga un atnāk pie terapeits, kura bet, tāda... Bet, ir nostrādā otrādāk. Tāpēc, ka, tu atnāc un mēs kopīgi runājam par tevi. Par to arī mēs runājam. Un tieši, man liekas, sievietes tieši uzplaukst, godīgi sakot. Ko man uzplaukst kopā ar tevi. Jā, ko man palīdzēja saprast supervizors, jo tu jau esi vienīgais cilvēks, kurš pats sevi neredz pareizi. Tu ar sirdi un dvēseli šeit sēdi, ja, tur. Un es nevaru saprast, kas mana grupa notiek, kāpēc manas sievietes, es saku, un man tā supervizora saka, kas notiek ar sievietēm, es saku, tur tas, tur lūpas uzkrāsotas un skaistas kleitas un tādas uzziedējušas, un viņi saka, bet tev vajag ņemt vērā, kad mēs katrs, taču kā terapeits, ienesam savu personību, ja? Un tas jau noteikti neapzināti. Tātad tu pilnīgi savu personību, savu arī ārējo izskatu vari ļoti labi izmantot savā darbā, lai palīdzētu sievietēm uzplaukt. Bet mēs to visi darām. Tas jau notiek arī pie tevis, ja atnāk klients, tu jau tieši tāpat ar savu acu skatu un gariem blondiem matiem un sievišķību iedvesmo cilvēku. Kā tu domā vīriešu terapijā, kā viņi uz tevi skatās, kā viņi uztver tevi, kā terapeitu vai kā sievieti, vai tur ir arī visādi stāsti un atgadījumi? Būsim profesionāli, ja? Es esmu par to, ir pat semināri, ja? Kā jebkurš terapeits sastopās ar savu klientu, un es arī ar savu supervizoru, mēs esam par to runājuši. Vienmēr pirmais ir kaut kāds seksuālais impulss, ir, nav, es novērtēju tevi, kas tā, un tas ir jebkuram, vienalga pie kā mēs aizējam, vai es aizēju pie kāda, ir kaut kāds tas moments, un man supervizors saka, bet tas tā ir, un nekur tas nekad neliksies. Okay. Man patīk, ka tu par to tik brīvi runā. To var savādāk. Tas ir ļoti iedvesmojoši. Bet tiešām tās ir tās tēmas, kam es esmu pievērsts uzmanību, jo, protams, kad ir kaut kādi momenti un kad tas ienāk terapijā, un tad tev ir jāsaprot, ko ar to darīt. Klausies, tu minēji, tu vadi grupas. Kāda veida grupas tu vadi? Es vadu, man ļoti patīk grupu darbs, tāpēc, ka tie ir milzīgi resursi, ja, mēs katrs esam resursi, tas ir fantastiski. Es strādāju gan individuāli, gan mēdz vadīt grupas, un man patīk organizēt retrītus ārpus Latvijas. Jā. Un mans tāds lielais gols ir, ka mēs ejam uz jahtām, un tad sanāk, ka tāds retrīts tā kā ar terapiju no rīta, un pēc tam mums ir tāds piedzīvojums un esība kopā ar dabu. Jo man ļoti patīk pašai uz jahtām iet, ja? Tas ir tas, ka tu saplūsti ar dabu, tas ir klusums, tas ir pats par sevīm jau retrīts. Vienkārši, ka tu aizēji, ko nozīmē retrīts? Tu tā kā atkāpies no ikdienas, ja? Tu esi reāli ar dabu kopā, un es savus retrītus cenšos organizēt maksimāli pie dabas. Un līdz ar to izkristalizējās valsts, kas maniem retrītiem neder. Es esmu diezgan daudz pabijusi Grieķijā, viņi man īsti neder, tāpēc, ka tur ir grūti pietāvoties. Mēs ejam no ostas uz ostu, un ostās ir trobelis. Tur var iet ar draugiem, ja gribās tādu tusiņu uztaisīt un tā. Bet retrīts vairāk ir par to, ka mēs tiešām ieejam savos procesos. Mēs esam ar savu komandu uz kuģi. Ja tā ir tāda maza pasaule, un šobrīd es esmu absolūtā sajūsmā par Turcijas pašu lejas galu. Un kāpēc Turcija? Jo es esmu visvairāk esmu bijusi pati gan Itālijas kuģojis, gan Grieķiju, Horvātiju. Un es saviem kuģotājiem prasu, saku, bet kur ir tā pat tiešām skaisti? Tā, kad jūs esat kaut kur bijuši, un saka, Gjočeka. Tā vieta saucās Gjočeka, tas ir Turcijā pašā lejā. Un ja mēs tā padomājam, tad tā ir tādas civilizācijas šūpuls, ja? Turcija, cik sena tur ir kultūra. Un tad, kad tu tur nokļūsti, tā daba, Marut, viņa tur nerunā. Pašai bija pārsteigums pagājušajā nedēļā par Turcijas dabu, starp citu.
Nenormāli skaisti. Saprotu, Par tiem līčiem, par jūru. Jā, un tur ir vulkāniskie ieži, tur ir tādi, tur ir gan vaļi, delfini, bruņurūpoči, tur kaut kādi brieži staigā, ja tur ir tā kā viss vienkārši. Un cilvēki, kādas mentalitātes cilvēki ir tavā komandā, varbūt, kas piedalās retrītos? Zini, pagaidām man ir braukuši tikai latvieši. Pandēmijas dēļ man ir sanācis arī uz tādu roķeni turēt šito projektu, ja, jo tad vienkārši visu pasauli nolika uz klusumu, tad vēlreiz nolika, ja, un tieši šajā laikā šis projekts ir dzimis. Bet mana doma, protams, ir gan uz Angliju, gan, kādreiz bija Krievija, šobrīd nezinu. Nu tā, jā, bet starp citu, es neturu šo te savu bērnu, tā teikt, azotē, bet es dalos, un sanāk, kad arī cilvēki no EAGT viņi uzzina kaut vai tāpēc, ka mēs rakstam vēstules viens otram, un tad man ir apakšā mana tā akadēmijas, un tad viņi iet manā saitā, un tā es dabūju draugs, piemēram, Amerikā. Izrādās, tur ir terapeiti, kas ir kapteinis arī. Un tad mēs sarakstamies pa jahtām. Ja? Tas ir baigi interesanti, ka tu iegūsti arī Eiropas geštalterapijas asociācijā kontaktus arī saviem projektiem. Es zinu, ka es esmu drīzāk tādu emocionālu atbalstu guvusi, nevis tādu, tieši tādu prieku, ka tas ir baigi forši. Ka tas arī viņiem ir interesanti. Jā. Un, ja mēs runājam par to latviešu mentalitāti, un tu esi latviete, kā tu jūties ar savu latvietes kodu Eiropas geštalterapijas asociācijā, kad dodies uz tikšanām? Es esmu laikam tāda diezgan komunikabla un atvērta, ar atvērtu kodu. Man nav problēmas runāties, un mums, zin kā, mēs tagad pēdējās 2 reizes braucām ar Danu Lukševicu kopā. Jo pirmās 2, skaties, man sanāk tātad 2 gadi ir aiz muguras, 1. gads bija pandēmijas gads, tas nozīmē, ka mēs tikāmies Zoomā. Tas arī bija liels pārsteigums, jo man iemet nesagatavot. Tik, cik Daiga Gauziņa man nedaudz tā pastāstīja, kā viņai ir gājis, ja, to visu izstāstīt nevar. Un tad pirmās reizes bija Zoomā, kad es piedalījos šajās sapulcēs, kamēr tu vispār saprast, kas te notiek. Un tad pēdējās reizes mēs ar Danu braucām. Un es domāju, ka mums kā komandai ir ļoti labi izdevies nodibināt foršs sakars. Kopā. Man nav grūti runāt. Kuras valsts pārstāvji jums kaut kā tuvāki šķita, ar ko jums sanāca nodibināt? Es, starp citu, es katru dienu gandrīz sarakstos no Šveices. Man ir doktors Dīters bija pie mums arī uz semināru. Vadīja semināru, jā. Mēs bijām uztaisījuši 3 dienas semināru tieši par seksualitātes tēmu, terapētiem, jā. Kā strādāt, kā būt. Ja? Mēs uzsākām šo ciklu. Atsaucība bija liela no mūsu puses? Mums ir tā, mums ir tie biedri, kuri nāk, un tie ir tie aktīvākie, apmēram 20. Un tie arī tādi nāk. Uztur, jā, bet zini, tādiem semināriem, teiksim, 30 ir maksimums. 30 maksimums, jo tur ir, ja piemēram nāk no 25, tad jau ir jābūt 2 treneriem. Bet var arī nenākt no biedriem, bet arī, pieņemsim, studenti, vai var taču piedalīties šajos semināros vai nē? Pieņemsim, studenti no Baltijas psihoterapijas institūta. Jā, jo mums bija pēdējais seminārs, mums bija par dzimtas spēku, tur bija no Beļģijas Rija, kuru pareizajā vārdā ir Marija. Un mums bija no citiem novirzieniem arī terapeiti. Tā kā cilvēkiem patīk, ka mēs aicinām no Eiropas kolēģis. Un tas ir baigi forši, tāpēc, ka mēs apmainamies idejām, ka mēs nekļūstam tādi iekonservēti savā idejā par geštaltu. Geštalts ir dzīves, viņš ir dažāds, viņš ir atvērts, viņš ir sirsnīgs, ka geštalts ir par sajūtām. Mēs esam par tāds brīvības gars. Un man liekas, tas ir ļoti vērtīgi šajā laikā, kad notiek tādas cīņas par varu.
Un arī notiek šīs sarunas par to, kādai pamatizglītībai jābūt, lai kļūtu par geštalta terapeitu. Varbūt par šo tēmu nedaudz, kā tas ir Eiropas geštalta terapijas asociācijā, vai ir kaut kāds vienots noteikums, vai katrai valstī tas ir savs, kā viņi uz to skatās, kam ir jābūt? Jā, es pacēlu šo te jautājumu, tāpēc tas ir ļoti svarīgs mums, vai ne? Un Eiropas asociācija pateica, ka nekādā gadījumā nekāds maģistra grāds netiks obligāti prasīts. Un viņi apgalvoja, kad nekad nekas tāds netiks apstiprināts Eiropas asociācijā, Eiropas psihoterapeita asociācijā. Bakalauram ir jābūt noteiktā novirzienā, vai bakalaurs varbūt arī, pieņemsim, ekonomikas fakultātē? Es tev nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu. Šeit varētu būt valstu atšķirība, ja? Kad mēs dažādi to darām. Nīderlandē var būt geštalta terapeits jebkurš. Viņi ir pilnīgi brīvi. Viņi saka, pie mums var mācīties jebkurš. Viņiem ir 2 institūti, viens vienā galā, otrs otrā galā valsts. Ja? Un viņi arī saņem pēc tam apdrošināšanas naudu. Ja? Viņi var strādāt par to valsts atbalstu. Nu, tur ir tādi. Ja? Vācijā savukārt ir ļoti strikti. Viņi ir aizgājuši līdz šiem te obligātiem maģistra grādiem, kuros ir 4 vadošie psihoterapijas novirzieni izcīnījuši valsts atbalstu, ja? Nu, un tad geštalta terapeiti arī var strādāt, izmantojot geštalta metodi, ja? Bet viņiem jāpamato, kāpēc viņi strādā. Tur ir tāda niansīta, kas man tagad ir uzdevums noskaidrot, kā tieši konkrēti geštalta terapeiti Vācijā var strādāt. Lūk. Savukārt tās atšķirības ļoti dažādas. Horvātijā geštalts ir vadošais psihoterapijas novirziens. Grūzijā šobrīd viņš ir 1. vai 2. vadošais. Ja? Kā tas mums ir Latvijā? Es gribu pateikt, ka tas ir atkarīgs tikai no šiem te cilvēkiem, kuri velta savu laiku, savus resursus, lai pozicionētu šo novirzienu valstī. Viss. Tur nav par labāk, sliktāk. Šajā gadījumā Eiropas asociācija ļoti sasprojusies, lai mēs varētu pierādīt to, ka geštalts ir vērā ņemama psihoterapija. Tieši tāpēc šis te buklets ar pētījumiem tiek veidots, kas būs visur vienots visās asociācijas valstīs. Ja? Un tas ir baigais spēks, ka mēs esam vienoti. Latvija, es domāju, ir ļoti labā pozīcijā patiesībā, jo ir izdarīts ļoti kolosāls darbs pirms mums, ko ir izdarījuši, tā teikt, priekšgājēji, ja, kur ir cīnījušies par geštaltu un ļoti smuki LPB ir sevi aizstāvējuši. Ja, un vienkārši šis darbs ir jāturpina darīt. Vai tu zini, kā Eiropas geštalta terapijas asociācija regulē mācību organizāciju, mācību institūtu darbu valstī? Atkal mēs atgriežamies pie tā, ka AGT ir ļoti, ļoti izaudzis. Ir vairāk kā 2000 biedru. Tas nozīmē, ka viens biedrs ir arī asociācija. Viens biedrs arī ir institūts. Un ir individuālie biedri. Tātad tur ir ļoti, ļoti daudz. Un tagad, kā jau es teicu, šie cilvēki, kuri strādā komitejās, piemēram, akreditācijas, ja, viņi sastopās ar jauniem izaicinājumiem, kā akreditēt šos te jaunos institūtus, ja, bet tie cilvēki ir tikai tik, cik viņi ir. Un šobrīd ir tā, ka ir sastājusies ļoti gara rinda vispārībā kaut kādi. Es baidos nosaukt to konkrēto ciparu, bet tā meitene, kura nodarbojās ar jauno biedru uzņemšanu, viņa netiek galā. Viņa sāka raudāt, viņa izgāja vispār ārā. Viņa saka, es ar to visu netieku galā. Mums vajag cilvēku, kurš algotu darbu strādā, lai varētu ar šito visu strādāt. Tu domā vairāk, tā mācība iestāde tiek nevis regulēta, bet uz tāda uzticēšanās kaut kāda? Ir konkrēti programma, kas ir jāizpilda. Ja? Bet viņa nevar akreditēt institūtu. Viņa akreditē programmas. Un pie tā viņi arī turās. Un ja tā programma tiek izpildīta, tad tā mācība iestāde tiek uzņemta par biedru. Lūk, par šo niansi, kas ir jāizdara institūtam, lai viņu akreditētu, es nezinu, lai institūtu uzņemtu, tās jau būs citas nianses, kas visticamāk paši institūta direktori to zina vislabāk. Jo es to nezinu, es neesmu šajā komitejā, ja es tur darbotos, tad es tev varētu atbildēt uz šo jautājumu pēc droši vien kādu laiciņu un ne jau uzreiz. Es domāju, viņš arī nav tik viennozīmīgs. Nav, tāpēc, kad arī cilvēki, uzdod jautājumu, kāda loma ir
Nacionālai asociācijai. Kas ir šīs te pilnvaras? Un šobrīd, kad geštalts ir izaudzis tik liels un tik varens, atkal kļūst aktuāli šie jautājumi. Ne tikai par piederību, bet kādas ir asociācijas pilnvaras. Ko mēs varam izdarīt, lai atvieglotu arī Eiropas asociācijas darbību? Jo viņi, saprot, kad tā asociācija aug, tad rodās daudz citu jautājumu, kas pirms tam nav bijuši, un tas ir tas, kas šobrīd notiek. Tā arī izskatās, ka šobrīd notiek tāda pārformēšanās un vispār arī meklēšana, kā to lielo daudzumu apvienot un regulēt. Jā, tā skaitā arī mājaslapas izstrāde, tā skaitā arī jauna logo izstrāde, ja, tas viss ir tāds milzīgs process. Sākumā likās, mājaslapu uztaisīt latvieši, mēs varam uztaisīt nedēļā mājaslapa aiziet, ja, bet tur ir visādi šie te pētījumi, kurš tiem pētījumiem piekļūs, kurš nepiekļūs, kā mēs zināsim, ka ir biedrs. Saprot, tur ir tādas nianses apakšā, jo tas ir milzīgs patiesībā monstrs šobrīd, kas ir izaudzis. Un tagad ar to kaut kā ir jāiemācās vadīt. Vadīt, tas ir jāiemācās vadīt. Jā, bet paldies Dievam, ir šīs te milzīgās iestrādnes, jau 3-7 gadi. Jā. Un noslēdzot mūsu brīnišķīgo sarunu, varbūt tu vari pabeigt teikumu, kas ir psihoterapija priekš tevis? Kas ir psihoterapija priekš manis? Es vienmēr saku, ka tā ir vieta, kur atnākt un patiešām izveidot kontaktu ar sevi. Tāpēc, kā mēs augam vidē, teiksim, mamma, tētis, kaut kur skrien, kaut ko dara, un nesanāk laiks, lai saprastu, ko es jūtu, ko es vēlos, kā es komunicēju, kā mani redz, kā es citus redzu. Ja? Būtībā izveidot sevi par tādu pārliecinātu personu. Ar to, kāds es esmu, izprast sevi. Jā, iemācīties kontaktēties ar citiem, saprast sevi, sajust sevi, izzināt sevi. Būt ar sevi. Man ļoti arī patīk, ka psihoterapija no papīra cilvēkiem rada īstus cilvēkus. Man ļoti patīk šis salīdzinājums. Ko nozīmē īstu cilvēku? Es jūtu, es gribu, es esmu. Man ir kaut kādas emocijas, un es viņas apzinos. Es apzinos manas un tavas robežas, kur mēs esam. Jā. Paldies tev, liels! Paldies tev! Paldies, ka atnāci. Bija ļoti forši parunāties ar tevi. Man liels prieks, kad man uzaicināja. Jā. Un es ceru, ka izdevās droši vien, es ceru ienest arī kaut kādu tādu sajūtu par to, kas tad ir asociācija un kas notiek Eiropā šobrīd. Un kāpēc ir svarīgi būt gan vienā asociācijā, gan otrā asociācijā. Un darboties. Un darboties, tieši tā. Jā, paldies tev. Paldies, ka atnāci.